Aizcerat to procesu. Man ir viens testa jautājums. Birokrātijas mazināšana vai administratīvā sloga mazināšana un futbols. Kurš zina, kā saistās šie divi jēdzieni? Tas ir, ar Gorkšu nekāda sakara nav. Es varētu minēt. Vienu futbolē pie otru. Redzi, birokrātijas mazināšana ir lietas, ko dara katra konkrēta institūcija. Nē, nepareizi atbildi. Es priekšā pateikšu. Birokrātijas mazināšana, futbols un valsts kancelēja. Ja tādi notikumi ir bijuši, jā. Interesanti. Internets šobrīd ir pieslēgts man. Ir tāda lapa. Mazinam kopā slogu. Dzīva nosprāgusi až 18. gadā sabiedrības iesaisti. Reku valsts kancelēja uztur, nav pat likvidējusi. Ja? Man liekas, ka šobrīd vienkārši skatoties uz šito, paralēli atceroties, ka jūs bijāt dažos resoros jau valsts sekretārs, kur taču visu laiku mazināja birokrātiju. Tikai darbinieku skaits nemazinās un budžets pieaug. Kāpēc tai sabiedrībai, ko varbūt vienu pārstāvat jūs, es varbūt iedomājos vēl 5 citas interešu grupas, kāpēc viņai vispār ticēt, ka šitie te uzņēmēji lobē, uzņēmēji vienkārši lobē, viņiem interesē savus labumus, ne jau kaut kāda abstrakta birokrātija. Viņiem interesē vieglāk, ātrāk, mazāks izmaksas, lētāk, mazāk saskaņot, mazāk strīdēties, mazāk sabiedriskās apspiešanas un viss. Bet tev kā pilsonim var nebūt labāk, ja tev atbildēt uz iesniegumu ātrāk, ja tev kaut kāda, nojaukt šķūnīt, nebūtu jāprasa atļauja, ja tu kaut kur tavu dati būtu neprasīt otrais iedzīvotājiem.